Ladies and gentlemen, are you ready for the start of the show? Sveiki! Klāt ir nākamais kosmo video, un šoreiz mēģināsim noskaidrot, kā ballītē jāizskatās meitenei, lai vīrieši viņai pievērstu uzmanību. Grūti jau pateikt, galvenais, lai nav pārmālējusies, kad ir rupu runājot nošpaktelējusies. Un uzvedības ziņā tie, kas viņai būtu jādara? Galvenais, lai nav vieglas uzvedības sieviete, pārējais jau viss kārtībā. Kāds ir vieglas uzvedības sieviete? Tā vienkārši, kas koķetē ar jebkuru un jebko grib. Viņai vajadzētu būt tādai, kāda viņa ir. Viņai nevajadzētu neko no saviem tēlot, es domāju, tas pats galvenais. Kas tev liekas īpašs? Man patīk bruni mati. Un, pieņemsim, gari vai īsi svārki? Es domāju, ka īsi. Īsi, jā. Īsi svārki. Šobrīd pievērš uzmanīgi savai draudzenei. Kā viņai ir jāizskatās? Smukai. Kam ir jābūt mugurā? Kleitai, kā jums tāda apmēram. Paldies, labi, skaidrs kleitai. Un kā viņai ir jāizturās? Neitrāli, protams. Labā stāvoklī viņai jā. Un pieņemsim, kas viņai labāk ir jāizceļ, kājas vai acis? Kājas. Kādai ballītei ir jābūt meitenei? Jautrai. Kam jābūt mugurā viņai ir? Kleitai. Kādai kleitai? Krāsēnai. Nē, krāsēnai. Mums ir jautājums, kādai jābūt meitenei, lai jūs viņai pievērstu uzmanību? Smieklīgai, ar labu humoru izjūtu, atraktīvai, šarmantai, arī pievilcīgai, nenoliedzami, vizuāli pievilcīgai, bet tas viss kopā veido veselumu, kas nav dalāms un viena no tām īpašībām nepadara viņu par skaistu, tikai visu veselums kopumā, es domāju. Labi, par detaļām. Tagad, pirmkārt, kā viņai ir jāģērbjās? Lai akcentētu savu skaistumu, kas katrai ir unikāls laikam jau. Kas tas ir unikāls, pieņemsim? Lielas krūtis, piemēram, vai skaists apjomīgs dibens tāds, kurā smuki izskatās mazi apspīlēti, kaut kādi neilona šortiņi, piemēram. Teiktu, ka viens ļoti atbilstošs vārds ir mirdzums. Tam koptēlam, par ko runāja biedrs, ir jāstaro, lai tas piesaistītu vīriešu vismaz manējo uzmanību. Nē, negluži taukādai sejai, bet paskatoties meiteni, viņai ir jāizceļās apkārtējā pelēkā fona, un tas noteikti nenozīmē kaut kādas spilgtas iezīmes. Man šķiet, ka meitenei jābūt pēc skatu nopietnai, protams, skaistai un mazliet trauslai var būt, bet drošai un pašpārliecinātai. Meitenei jābūt ar garām kājām. Cik garām? 1,20 m. Tikai kājām, ja? Tikai kājām. Jābūt lielām krūtīm un mīlīgai sēņai. Kā viņai jāizturās ir? 60% princes, 40 vēlns. Lai nebūtu pārāk iedzērus, lai nebūtu pilnīgi skaidrā, bet lai būtu vidē. Es saku vidējais pat labākais visā lietā. Atraisītai un tādai, no kuras staro. Draudzīgai reizes tādai. Jo ir cilvēki, uz kuriem tā paskaties un tā negribas pietuvoties, un tādi ir, kuriem uzreiz gribas draudzēties, parunāties un tā tālāk. Kā savu harizmu kādu. Jā. Cik daudz viņi drīkst iedzert ballītē? Oi, tas droši vien atkarīgs, cik pats esmu iedzēris. Vai pamanījuši, vai ir iedzēris vai nav iedzēris īsti. Kādai ballītē jābūt meitenei, lai tu viņai pievērstu uzmanību? Saglabtai, sievišķīgai. Izskatīgai, protams, un ļoti sapacētai. Un kā viņai ir jāizturās? Tādai nepieejamai. Labi jāizskatās pašā pamatā, es domāju. Tas būs pirmais iespējas. Tad, kad tu sāci viņu runāt, kas viņai būtu pirms jārunā, jāsaka? Vai būtu interesanti ar viņu? Labi, un cik daudz viņa drīz būtu iedzērus ballītē? Mazliet var. Tā, lai neizstāstot muļķis no malas. Viņa ļoti sadriecoši smuki izskatās. Viņa par daudz neko to neizrāda uz ārienu, bet viņa 100% ir atnākusi uz to ballīti, lai satiktu mani. Ļoti atraktīva un krāsaina. Kam viņai jābūt mugurā ir? Noteikti kaut kam krāsainam, lai pievērst uzmanību. Šodien noskaidrojām, ka ballītais puiši visvairāk pievērš uzmanību meitenēm, kuras ģērbjas uzkrītoši, bet izturas atturīgi. Arī turpmāk tiekamies Kosmo LV.